Matemātikas izaicinājums pirmā diena – elementāras pakāpju īpašības. Kas notiks, ja sareizināsim 2 ceturtajā ar 2 trešajā? 2 ceturtajā var uzrakstīt kā 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 un 2 trešajā kā 2 reiz 2 reiz 2. 2 ceturtajā reiz 2 trešajā ir 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2. Kopā mēs redzam 7 divniekus, ko var uzrakstīt vienkārši kā 2 pakāpē 7. Nav grūti pamanīt, ka pakāpes 4 un 3 vienkārši saskaitījās. Tātad, reizinot skaitļus, kuru bāzes ir vienādas, to pakāpes var saskaitīt. Ar formulu to pieraksta šādi. A pakāpē m reiz A pakāpē n ir A pakāpē m plus n. Līdzīgi notiek arī ar dalīšanu. Izdalīsim 2 piektajā ar 2 otrajā. Uzrakstot 2 piektajā kā 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 un 2 kvadratā kā 2 reiz 2, redzam, ka divus no visiem divniekiem var saīsināt. Iegūstam 2 reiz 2 reiz 2, ko var uzrakstīt vienkārši kā 2 trešajā. Nav grūti pamanīt, ka no pakāpes 5 vienkārši atņēmās pakāpe 2. Tātad, dalot skaitļus, kuru bāzes ir vienādas, to pakāpes var atņemt. Savukārt ar formulu to pieraksta šādi. A pakāpē m dalīts ar A pakāpē n ir A pakāpē m mīnus n.